Jau otro gadu visā Latvijā 4. maijā tiek rīkoti Baltā galdauta svētki. Pirmo gadu kopīgās dziesmās pie medusmaizes šķēles vienojās arī Tallas 2. vidusskolas skolēni un skolotāji. Balts galdauts, svaigas maizes garša, balts miers aiz mana loka zied. Un miers kāds sirdī tikai bērnam. Miers bērna sirdī klusi dzied. Dzejoja latviešu dziesmas, tautas dziesmas. Vairāk kā 600 Tallas 2. vidusskolas skolēnu un skolotāju dienā pirms valsts svētkiem ieradās Talsu Saules kalnā, lai kopīgi vienotos dziesmās un mielotos ar medusmaizi pie baltu galdauta klāta galda. Mēs esam joprojām ļoti daudz, mēs esam ļoti liela skola, un mēs gribējām, lai tie svētki tāda kopības sajūta, lai mēs visu skolu varētu būt pie tā baltā galdauta, tur kopīgi būt un kopīgi kaut ko, principā dziedāt, ja šodien arī, lai mums viss būtu tāda kopības sajūta. Mēs domājam, kur tas varētu notikties, un tam mums ienāca prātā tas Saules kalns. Un tad mēs tā kopīgi ar direktoru palūdzām kaut ko augstākam spēkam, lai mums tā saulīt šodien spīd, un saulīt šodien spīd, un man liekas, ka būs jauki. Pēc kopīgas Latvijas valsts himnas nodziedāšanas un lielā visu skolas skolotāju kopkora dziesmas visas klases pēc kārtas sniedza iepriekš sagatavotus priekšnesumus. Kā pastāstīja uzrunātie jaunieši, šādā pasākumā skola sanākot kopā rada tādu lielu kopības sajūtu, kuru sajuta gan lieli, gan mazi. Arī 4. maiju liela daļa skolēnu mājās atzīmē ģimenes un radu lokā. Parasti ir vai nu 1.–4. klasīs kopā, vai vidējais, vai vidusskola, bet, kad mēs redzam, cik mēs tiešām esam kopā daudz, tomēr mēs esam daudz, un vēl mēs ļoti gribējam arī, mums ir visi skolotāji uzaicināti, un arī bijušie skolotāji. Mēs esam aicinājuši arī visus skolas pensionārus, kas ir kādreiz strādājuši skolā, arī, lai viņi sajustu to kopības sajūtu, lai viņi būtu kopā ar mums šodien. Man patika ļoti šis pasākums dēļ tā, kad stundas bija nedaudz īsākas, un kad visa skola kopā nāca uz šejienu, varēja apskatīties daudzus bērnus no citām klasēm, no lielajām, un ka visi kopā skaitīja visādas dzejoļus un dziedāja. Es domāju, skola ir ļoti parūpējusies, lai mēs skolēni arī tiešām šos svētkus nosvinātu. Vai tu sajūti tādu tā kā kopības sajūtu visais? Jā, protams, mēs visi kopīgi dziedājām dziesmas, un tā bija ļoti laba kopīga sajūta. Ļoti interesanti. Man patīk sākuma skolas skolēni, kā uzstājās, un man vispār patīk šādi pasākumi. Vai arī jūsu klase gatavojās šim pasākumam? Jā. Ko jūs gatavojāt? Dziesmu, ko mēs kopīgi dziedājam bēdu, man lielu bēdu. Kā jums šis pasākums šodien? Pirmais mums stundas ātrāk beidzās, tas bija diezgan patīkami, bet vispār man patīk, ka var skola beidzot sajiet vienā vietā un apvienoties vienā, var pateikt, dziesmā, ja mēs dziedājam kopā visi. Vai tu jūti arī to kopības sajūtu? Jā, es jūtu. Es domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgs, jo pēdējā laikā mēs visi esam tā atsevišķinājušies, tā vispār cilvēki. Un teikt, mēs esam visi kopā, un tas rada tiešām fantastisku auru. Kā tu parasti svini 4. māju? 4. māju mēs kopā ar ģimeni sanākam, arī ēdam kopā un dziedam dziesmas. Un ir ļoti interesanti kopā ar ģimeni. Kristīne Freimane, Girts Grenevics, Talsu televīzija.